Doktors Juris Alberts Ulmans. Ja jāsauc viņa profesija vai nodarbošanās, varam teikt, ka viņš ir alpīnists, zemessargs, profesors un uzņēmējs. Taču vārdi, kas vislabāk raksturotu Juri, ir atklātums, godīgums un patiesums. Kā arī Juris pats kādā grāmatas novēlējumā ir rakstījis, varonim jāgrib neiespējamais. Sarunā ar Juri runāsim par tādām lietām kā garīgums un karš, kur un vai vispār garīgumam ir vieta karā, kā arī kas ir tās lietas, kas kara gaismā izgaismojas cilvēkos. Mani sauc Georgs Rubens, un šis ir sarunu cikls Garīgās prakses, kā atrast īsto. Sarunas ar cilvēkiem par mūsu izvēlēm, par to, kā izvēlamies savas dzīves ceļus, palēnām kļūstot par patiesākiem un autentiskākiem cilvēkiem. Sveiks, Juri! Sveiks! Jā. Savu jaunāko grāmatu, kad karš kļūst personisks, tu sāc ar tādu ievaddaļu, kurā runā par tādām lietām kā morālo kompasu, beznosacījumu mīlestību un tiekšanos uz sirdi. Savukārt noslēdz savu grāmatu 26. epizodu ar lūkšanu. Kā šīs divas lietas, karš un beznosacījuma mīlestība sastopas? Sāksim ar to, kad karavīri pārsvarā karavīri ir ļoti garīgi cilvēki, ļoti ticīgi cilvēki. Un tos, ko es esmu saticis vismaz, viņi varbūt atklāti nerunāja par garīgumu, par Dievu, bet var redzēt, ka viņi daudz par to domā un viņi tā netieši par to runā. Teiksim, to, ka viņi mīl savu ģimeni, ka viņi mīl savu valstu un ka viņi grib karot, lai viņa valsts būtu brīva un lai viņa bērniem nebūtu jākaro. Un es zinu, teiksim, pie mums bruņotos spēkos un arī zemesardzē mums ir vairāk kapelāni un bieži vien citē to Jāņa evaņģēlija nodaļu, kurā ir teikts apmēram tā, ka vislielākā mīlestība ir, ka tu atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un šis te, man liekas, virmo visu laiku gan Ukrainā karā un arī starp karavīriem. Un tas, ka mūsu morālais kampas ir tāds, ka mums ir jāpalīdz tiem, kam vajag palīdzību, ir, man liekas, pats kristietības pamats, ka jāpalīdz cilvēkiem. Tiem, kam vajag palīdzēt, jāiet palīdzēt. Un augstākā pilotāža ir, ka tu atdod dzīvību par savu draugu. Un tas noteikti virmo Ukrainā un arī starp Latvijas karavīriem. Mums jau tā vēsture ir Latvijas karavīriem, kad mēs esam, Latvijas karavīrs ir viskrutākais, visniknākais, visspēcīgākais un tā tālāk. Un tad es domāju, varbūt tev būtu tas jautājums, bet kā tu vari slepkavot un ticēt Dievam? Tas varētu būt viens jautājums. Jā. Bet, kad tu aizstāvi savu ģimeni, savu valsts, tad, ja tev brūk virsū, tev jāaizsargājās, protams. Jā. Tu minēji, vai ne, latviešu krutajiem karavīriem. Un tu esi arī viens no tiem cilvēkiem, kurš ir pievērsis diezgan daudz uzmanību arī savai izcelsmei. Arī tavs otrs vārds, vai ne, Juris Alberts. Alberts nāk no tava vecā tēva, kas arī Latvijas neatkarības cīņu laikā cīnījās šeit, aizstāvēja Latvijas zemi un arī rūpējās par to, lai mēs varētu dzīvot neatkarīgā valstī. Kas ir tās lietas, kā tu sajūti šo savu izcelsmi un ar to, kas notiekās arī tagad Ukrainā? Es to ļoti spēcīgi izjūtu, Georgam. Kaut kā tas ir patīk vai ne, tas ir manos gēnos, un es izjūtu īpaši tagad to Ukrainas karu, es izjūtu, kā karavīri karo, kā cilvēki mocās, kā tiek slepkavot, un es pieņemu, ka tas ir no senčiem kaut kāds tas DNS vai kas. Un tas, jāsaka godīgi, tas kādreiz nav patīkami man, tāpēc, ka es pa daudz, varbūt, es aizraujos, es visu laiku tagad dzīvoju tajā karā, bet es jūtu, ka tas manī ir iekšā.
Un kā tu minēji, man abvectēvi īstenībā bija karavīri, tas pats Alberts, viņš bija aizsardzības akadēmijā pirmais izlaidums, jā, viņš iestājās tur, un viņš bija pirmais izlaidums, un viņš pat nenobeidz mācības, tāpēc, ka sākās Bermontiāda, un tad viņš sāk savus karavīru gaids, un viņš tika izsūtīts no Litens 41. gadā, aizsūtīts uz Sibīriju. Un es dzimis audzis Amerikā, es biju dzirdējis nostāsts vienmēr par Albertu. Viņš bija parasts karavīrs, nebija tā kaut kāds baigais, tur, es nezinu, tur kalpaks vai kā. Bet viņš bija. Viņš darīja savu darbu, bet vienkārši tā doma, ka es biju bērns, atceros, vienmēr domāju, kā var vispārīgi iet un slepkavot, un kāpēc grib okupēt mūsu mīļo Latviju, un kā var aizsūtīt uz Sibīriju un tūkstošiem cilvēkiem. Man tas likās kaut kā ļoti briesmīgi, un es to vienmēr esmu izjūtis, kad mans vectēvs kaut kur ir Sibīrijā. Es nezinu, vai es atbildēju jautājumu. Varbūt. Nē, man liekas, tā atbilde ir, ka es vienkārši kaut kā izjūtu to baigi. Man ir sapni par to pa nakti, par šīm lietām. Otrais vectēvs arī, viņš bija gan Cara armijā, gan Padomu armijā, gan arī Brīvvalsts armijā pa brīžam. Tā kā man tas ir iekšā. Jā. Reizēm vien arī mums cilvēkiem īstenībā diezgan vienkārši runāt par tādām abstraktām tālām lietām. Un, kādā mērā pat tad arī, ja šodienas mēdījos un ziņās par kāru Ukrainā tiek daudz runāts, un mēs arī šeit uz vietas satiekam Ukrainas kara bēgļus, arī tādus, kas jau šeit patiesībā jau ir sākuši veidot savu dzīvi šeit. Bet tomēr tāpatās bieži vien tā sajūta ir tomēr tāda, ka tas ir kaut kas pietiekoši tālu, kas notiek, kas varbūt man tik ļoti neatiecas. Bet kas ir tas, kā tu, vai ieteikti, kas būtu varbūt tas, ko tu ieteikti, vai kas tas, kāpēc tu šo karu Ukrainā un tu šobrīd notiek jūti tik personiski? Es saprotu šo sajūtu, par ko tu runā, tāpēc, kad arī man vecāki bēgļi, divi, viņi bija jauni, ka viņi ieceļoja Amerikā, un viņi apprecējās Ņujorkā, un viņi bija bēgļi, un es uzaugot, es tā par to daudz nedomāju. Bet, protams, jo vecāks tu kļūst, tu vairāk par to domā, ka es esmu pirmā paudze Amerikā, un kāpēc tā? Kāpēc? Un mēs mājās latviski runājam, un ejam uz tām latviešu skolām, un viss pārējais. Un kā tā? Bet tagad, protams, es daudz vairāk par to domāju. Tagad, kad mēs pieņemam bēgļus un tie stāsti, protams, šausmīgi, es domāju, ka tas ir ļoti labi, bet es domāju, es tā salīdzinu bēgļus, teiksim, maniem vecākiem neviens neatvēra rokas pie Polijas robežas un neteica, lūdzu nāc, tad tev ir darbs, tad tev ir mājas, tad tev ir naudiņa un tā. Bet tas ir ļoti labi, ka mēs pieņemam bēgļus te Latvijā un palīdzam un tā. Bet ko es domāju, mums vajadzētu vairāk Ukrainas aizstāvjiem palīdzēt. Tas ir pats galvenais, tāpēc, ja tie aizstāvji nebūs vairs, ja viņi aiziet bojā, tad bēgļiem nebūs tur savas ģimenes. Bet atbildot uz tavu jautājumu, kā mēs varētu izjust vairāk to, vai ne? Mans ieteikums patiešām ir aizbraukt uz Ukrainu. Un cilvēks varētu to saukt par kartūrismu, bet tas nav kartūrisms. Es teiktu, izbraucat piekdienas vakarā, būt līdz Kievai, būs apakai otrdien no rīta, lai bišķītiņ tādu garšu dabūtu no tā, kas ir karš un ko jūs piedzīvosiet. Jūs noteikti piedzīvosiet to, ka jūs redzēsiet ceļmalās, visas sabombētās ēkas, kādus tankus. Jūs varēsiet aprunāties ar cilvēkiem tankštelēs un kafēnicās, redzēt, kā viņi dzīvo. Jūs varēsiet piedzīvot varbūt gaisa sirēns, jūs piedzīvosiet komandants stundu, jūs varbūt pat piedzīvosiet kā dronu uzlidojumu. Ja? Un tad redzēsiet, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits, tepat dažsimt kilometru uz austrumiem.
Un man liekas, tas ir svarīgi to piedzīvot, un paradoksāli tā ir iespēja. Tā ir iespēja mums tiešām iedziļināties, kas ir dzīve un kas ir nāve. Tāpēc, ka te brīnišķīgajā Latvijā mēs to neizjūtam. Mēs pārāk labi dzīvojam, manuprāt. Un tas ir ļoti labi, bet mums jādomā par to, ka tas ienaidnieks varētu pie mums atnākt, un tas ir visu laiku teikts, bet Ukraina karo pa mums, un mums jāpalīdz viņiem un jādara viss, jo viņi ir mieru to darīt. Viņi to grib darīt, un mums jāgādā ne tikai augstā līmenī munīcijas, bet mums jādod viņam morāla atbalsts, mums jādod viņiem to, ko mēs varam dot, gan tās siltās zeķes, gan aprīkojums, gan drons un vispārējais, ko mēs tu un mēs varam darīt, piegādāt karavīriem. Jā, tu minēji vai ne par to iespēju piedzīvot un arī par to iespēju sajust un kaut kādā veidā izprast dzīves un nāves jautājumus un tās liels mūžīgs jautājums. Kā no taviem braucieniem arī uz Ukrainu, no tā, ko tu esi darījis, vai tu esi sev kādreiz uzdevis tādu jautājumu, skaties, vai no šī viss ir kāda jēga? Vai kāpēc, vai karam ir kāda jēga, vai ciešanām ir kāda jēga? Kāpēc tas notiek? Nē, protams, karam nav nekāda jēga, ciešanām nav nekāda jēga, bet par sev runājot, es pēdējos 2 gados, es par sevi ļoti daudz ko uzzinājis un piedzīvojis. Man liekas, šie pēdējie 2 gadi varētu būt visnozīmīgākie gadi manā mūžā, tāpēc, kad es esmu redzējis gan ļaunāko, gan labāko, kas vispārīgi, manuprāt, ir pasaulē. Es esmu saticis tik daudz sirsnīgs, labs cilvēks, kaut vai uz vienu vakaru, kaut vai uz stundu, un es jūtos jau, ka es pazīstu viņas veselu mūžību. Kaut vai es piemēru iedot, tagad sestdien bija pikets pie okupantu vēstniecības, kurā bija pikets par avostālu aizstāvju atbrīvošanu, un tur bija 5 karavīri no Ukrainas aizstāvji, kas patreiz rehabilitējās Vaivaros. Un satiekot viņus, es jau pārsvaru pazinu, bet vienkārši satiekot tos karavīrus dažas minūtes, tu vienkārši jūti, ka viņi ir savādāk nekā pārējie. Un tādā, kā savādāk, viņi ir tādi dziļāki, viņiem ir, es nevaru pateikt, viņi bija tie, kas viskaļāk dziedāja to Ukrainas himnu, viņi bija tie, kas tā bija visklusākie starp citu, tad, ka vajadzēja būt klusāku, varēja redzēt to tādu, es nezinu, to dzīves, to gudrību, bet to, ka viņi saprot dzīvi vislabāk. Un manuprāt, priekš manis, es domāju, ka es arī tagad paradoksāli varbūt saprotu vairāk dzīvi. Diemžēl jābūt, jo kā mēs, un tad var mainīties arī, es zinu, ka tā ir tautēba, kā mēs varam mainīties. Mēs varam mainīties, ko tavs paps ir iemācījis mani, caur mīlestību un caur ciešanām. Un tad, kad tu redz un piedzīvo ciešanas, tad tu sāc pievērsties vairāk garīgajām lietām un sāc mainīties, cerams, uz labo pusi. Jā. Tu minēji savu personīgo izaugsmi šo 2 gadu laikā, un tu esi arī uzkāpis neskaitāmos kalnos, diezgan daudzos arī tādos, kur ir virs 8000 metriem. Vienā tikai. Virs 8000 tikai vienā. Jā. Okay. Jā, un kāds ir vai arī dažādos garīgajos tekstos, un arī Bībelē ir pāris vietās vai minēts, ka tajā brīdī, kad cilvēks nonāk kādā augstienē vai ne, tad viņš piedzīvo kādu atklāsmi vai kādus īpašu sajūtu. Kas ir bijusi, ja mēs tā metaforiski Ukrainas karu un tavu palīdzību Ukrainai, ja mēs to saucam par tādu kalnu virsot, kas ir bijusi tavu lielāka atklāsme šo 2 gadu laikā? Jā, arī karš paradoksāli man mudināja vēlreiz pamēģināt uzkāpt pasaules augstākajā kalnā Everestā. Es to biju mēģinājis pirms 2 gadiem, neuzkāpu, teicu vairs ne, bet pie pieredzi, pa vecas, pa stulbi, nevajag to darīt.
Bet tad man ienāca prātā tā doma, es ļoti ātri izstāstīšu. Man ienāca doma, ka es varētu uznest Ukrainas karogu pasaules augstākajā virsotnē. Kāpēc? Tāpēc, ka man 5 draugi karavīri gāja bojā, 2 no tiem arī kāp kalnos, un es tā kā viņiem pa godu varētu to karogu uznest. Un tā, es tur trenēju, es tā īsti stāstīšu, es tur trenējos, bla, 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 un es uznesu to karogu. Un tas Ukrainas karogs plīvoja pār visai pasaulē 1 stundu apmēram. Un es tā iedomājos, ka tas Ukrainas, tas gars, tas karavīra gars, tā labestība, tā brīvība bija pasaules augstākā virsotnē. Un es to gribēju izdarīt, un es izdarīju. Pēc tās nav par to, bet tu jautāji, kāds sajūta ir par tām virsotnēm. Viens sajūta gan, kas man bija. Es laiku pa laikam, kamēr es gāju īpaši, kad tu augstāk uzkāpi. Kad prāts varbūt bišķiņ mainās, es jūtu, ka man kaut kas staigā līdzi. Un patiešām tā bija. Un vairākas reizes to jūtu. Un vēl viena lieta, ko es jūtu, pirms es biju pašā virsotnē, mans pavadons, viņš teica, Juri, tur ir virsotne. Un es tā kā negribēju ticēt, tāpēc, ka parasti kalnos ir tā, ka tu domā, ka ir virsotne, bet tu tiec tur un tad ir vēl kaut kas. Jā. Bet viņš to pateica un patiešām tur bija tā virsotne. Un tad man kaut kā visa mana dzīve izgāja cauri. Es tā atcerējos visu savu dzīvi, tā izgāja tā kā pāris sekundēs, un es atcerējos savus vecākus tūlīt. Man vecāki, kur ir miruši, kaut kā parādījās. Es redzēju, ka viņi tā kā smaidīja uz mani. Un kad es tik virsotnē, man tā sajūta bija, viņi bija tik spēcīgi, es pat nevaru, man nav vārds priekš viņu, tas bija lielāks kā prieks, lielāks kā gandarījums, lielāks kā laime, kaut kas bija nepāiestāja, patiešām es jutos, kaut kas pār visam. Tā kā tur bija kaut kas, par ko tu runā, ka, es nezinu par to vārdu. Jā. Tā sajūta ir arī tev pavadījusi arī nokāpjot no kalna, vai jā? Nē, nokāpjot. Nē, nokāpjot. Es vairāk, tā sajūta bija bailes vairāk nekā. Tā sajūta bija to vienu brīdi, kad nokāp un sajēdz, kas ir noticies, tad ir tāda. Bet tā nekad man nav bijusi tāda sajūta. Man tagad tāda sajūta ir, ka es ļoti apmierināts ar sevi. Un ļoti lepns. Un tiešām man nekad nav bijis tāda sajūta, ka es kaut ko esmu tādu labi izdarījis. Un šī ir tāda lieta, par ko es ļoti lepojos, ka es esmu izdarījis. Uzkāps Everestā. Jā. Tas ir tiešām liels panākums. Paldies. Nē, es to nesliktu, lai tu to apstiprini, bet es vienkārši, es par sevi smējos. Es jau izstāstīju jocīgu stāstu. Tad, kad es atbraucu atpakaļ no Nepāls, bija tieši, man liekas, ka bija hokejs. Mūsēji bija dabūjuši, kuru, 3. vietu vai 5. vietu? 3. vietu. Un viss tā kā, 3. vieta. Un es staigāju apkārt, es zinu, kāpēc man neviens tā kā neslapē. Es vienkārši runāju par savu ego un narcisismu. Kāpēc man? Kas ir 3. vieta? Tā nav 1. vieta, tā ir 3. vieta. Es esmu uzkāpis, es dabūju 1. vietu. Ko tu gribētu, lai tavs bērns, lai viņš būtu 3. vietā pasaulē, lai viņš uzkāptu Everestu? Es tā. Jā. Tas tāds smieklīgi. Es par sevi smējos. Jā, bet interesanti arī, tajā, ko tu stāstīji, sevišķi vīriešiem, ir tāda liela vēlēšanās dažādos veidos apliecināt, ir vēlēšanās arī kaut kādā veidā riskēt. Ir vēlēšanās arī īstenībā būt tuvu tai pieredzei vai sajūtai, kurā brīdī mana dzīvība metaforiski vai burtiski karājas uz naža asmens vai mata galā. Un bieži vien vai ne tādas vīrišķīgās izpausmes reti nāk komplektā ar garīgumu. Bet tajā, ko tu minēji, tajā, ko tu stāsti par savu kara pieredzi un par savu pieredzi Ukrainā, ka tajās pozīcijās un tajos brīžos, kad pat tiešām ir tas dzīvības un nāves jautājums, ka tur tās izaicinājumi, ārēji apstākļi ar garīgumu saplūst ļoti dabiski.
Jā, tur ļoti saplūs. Var pateikt, kad raķetes sāk lidot tev netālu un gandrīz strāp, tā vien, tad tu sāc lūgt Dievu. Es smejos, tāpēc, ka vienkārši aiz nervozitātes. Es nezinu, ko teikt. Tas ir kaut kas. Un tad pēc tam, kad tas viss beidzās, tad tu esi priecīgs, ka tev netrāpīja. Ka tev ir man laimējies. Un tas pat nav ierakumos. Tas ir, tu pat esi tagad Ukrainā kādā pilsētā. Tagad es biju novembrī Ukrainā, Odesā un sāk šaut virsū. Un tu skaties ārā pa logu un tur tā šahidi, tie droni sāk lidot. Un tu jau nezini, vai tev trāpīs vai nē. Un tad arī, protams, es tūlīt tad aizrakstīju savai meitai. Es neteicu, ka es neatvadījos. Pēc tā es tev mīlu un tāpat, bet neko, lai viņi nezina, ka ka varbūt mans vairs nebūs. Bet, garīgums virmo. Tāpēc, ka tajā brīdī arī tu zini, kad ir kaut kas lielāks. Vai ne cilvēks, kas netic Dievam, vai nav nekas, vai ir. Tad tu zini, kad ir. Jā, ir. Īpaši, kad tev netrāp. Jā, bet var padalīties, kā tu pats izjūti garīgumu, vai ko tas nozīmē tieši tev? Es esmu iemācījies tagad pēdējos gados ļoti ieklausīties, pavadīt laiku klusumā, daudz klusumā un ieklausīties savā sirdī, sirdsapziņā. Es nezinu, vai viņi te ir, vai kur viņi ir, bet kaut kur tur viņi ir. Vienkārši tāpēc, ka arī, ko es iemācījies pateicoties tev pazīstamiem cilvēkiem, kad mums jau viss ir iekšā, tie saucamie tie rīki, tie tūli, mēs piedzīvam pēc tam labi. Un viss, kas mums jādara, ir jāiet iekšā, jāiedziļinās, un tas viss nāk ārā. Un manuprāt, jebkurā dzīves situācijā mums vienkārši jāieklausās. Piemēram, tu stāstīji, ka tu vadi stundas palīdzību vecākiem, kā būt labiem vecākiem. Un man arī ir tāds, ka es pasniedzu universitātē, man ir parasti viena sesija par korupciju. Un mēs tā runājam, vai tu kādreiz ir piekupjos policists un tā, un vai tas ir labi vai slikti. Un tad beigās mēs nākam pie secinājuma, kad jāieklausās sirdī, bet kas ir tas tests? Tas tests ir, ka vai tu mācītu savam bērnam to darīt. Vai ne? Ja tu nemācītu viņam darīt, tad nevajag darīt. Vai ne? Tā apmēram, vai ne? Vai tu teiksi, eju, tagad piekupjo to policijas. Protams, ka tu to nedarīsi. Tā kā nevajag tad to darīt, tas ir tas tests. Nezinu, es atbildīju to jautājumu. Es kaut kā aizgāju kaut kur. Pa to garīgumu. Es ieklausos sirdī un daudz laika pavadu klusumā un es lūdzu un man uzklaus. Bet tas ir, tur vajag daudz laika, kamēr tu pats piešaujies un kamēr tu tam procesam tā kā paļaujies un uzticies. Un man tagad, paldies Dievam, tas nāk ļoti tagad dabīgi, organiski, kā saka. Vai tavā grāmatā tas minētā lieta, ko tu vairāk kā vienreiz piemini, šo beznosacījumu mīlestību? Vai tas ir kaut kas, ko tu pats esi kādreiz arī piedzīvojis un sajūtis? Man ir ļoti laimējies dzīvē. Es esmu bijis mīlēts un es esmu mīlējis. Un es vispārīgi, es esmu daudz priecīgāks, kā es biju jaunībā. Un es jūtos, es tā kā mīlu visu pasauli īstenībā. Tāds sajūta, ka es mīlu. Man varbūt nepatīk daudz notikumu un atsevišķi cilvēku, bet man patīk tā ideja par pasauli. Un bez nosacījuma mīlestība
ir visapkārt, un es to varbūt pat visvairāk iemācījies būdams Ukrainā, kad cilvēki tur pārsvarā visi kaut ko dara, lai palīdzētu, lai tas karš beigtos. Viņi palīdz, viņi tur cep karavīriem ēdienu, viņi tur atzeķes, viņi tur vāc naudu, jaunieši vāc naudu. Uz ielas droniem, vecie cilvēki piena tīkls. Visi kaut kā piedalās un visi procesā. Un pat tie, kuri zaudējuši savus vīrus un tēvs, tie arī dara. Un tie priecājās par tiem, kas vēl ir dzīvi. Un man liekas, tā ir tā mīlestība, tā beznosacījuma mīlestība, un es to redzu, un es izjūtu arī pret mani. Man saka, paldies, ja es kaut ko tu, bet ko es taču ko neesmu izdarījis, īstenībā, jā, neko, jā, bet viņi tik pateicīgi, un viņi tā kā mīl tev un apkāp. Es atceros, piemēram, pirmo reizi, ka mēs Gundar Kalvu, mēs braucām uz karu zonu, mēs atvedījāmies no vienas ģimenes, pie kuriem mēs palikām pa nakti, un tā sieva, kad mēs braucām projām, atvēra logu, mašīnas logu, un viņi raud, un es saku, kāpēc? Viņi saka, kāpēc jūs to darat? Kāpēc man arī bija asaras acīs, tāpēc, ka mums tas jādara, mums jāpalīdz viens otru. Es tā, kā var nedarīt? Es zinu, ka jūs mums palīdzēt, ja mums vajadzētu. Jā, tā ir tā beznosacījuma mīlestība. Mums jāpalīdz tiem, kam mums ir kopējs tas ienaidnieks, bet mums jāpalīdz viens otram, lai tas vairs nebūtu. Tas jau vairāk izjūt kā tādu palīdzību, vai tā ir kaut kādā veidā arī tāda, nezinu, kalpošana cilvēcei? Laikam kalpošana cilvēcei. Es domāju, mēs saņemam beznosacījumu mīlestību no saviem vecākiem un arī no Dieva, protams. Vai ne? Tas jau tas galvenais. Mēs varam darīt, ko mēs gribam, Dievs mūs mīlēs. Bet tā interesantā foršā lieta par Dievu ir, es tā domāju, ka viņam ļoti patīk brīvība. Viņš dod mums visiem brīvību, mēs varam viņam ticēt vai neticēt, tā ir mūsu izvēle, viņš mūs mīlēs vienalga, un tad mūsu izvēle ir darīt vai nu labu vai sliktu, un tad mūsu pienākums, protams, ir darīt labu. Un mēs tā īstā nesaņemsim, es domāju, nebūs tā, ja tu darīsi labu, tu ies uz debesīm, ja tu darīsi sliktu, tu tur ies. Trešā vieta vai zelts, jā. Jā, tā kā viņš mūs mīlēs vienalga, ko mēs darām. Bet tāpēc mums jāiemācās klausīties savā sirdsapziņā, jo tad mēs paši būsim laimīgi vienkārši, ja mēs darīsim labi. Tā, man liekas, es to varētu izskaidrot. Jā. Tu jau arī minēji to, ka tev kopumā patīk tā ideja par to, ka pasaule ir laba vai ne? Jā. Notiekās. Un, tu arī dažādās vietās esmu lasījis, arī runājis ar cilvēkiem par to sajūtu, ka pasaule pēc būtības ir labvēlīga vieta, vai ne? Vieta, kas tā kā, mudina cilvēkus augt, pārveidoties, vai ne? Par kaut ko tapt, bet ka ciešanas vai tās sāpes, ka esam mēs cilvēki, kas tajā ienes. Tad varētu būt tāds, loģisks jautājums, bet kas varētu būt tās lietas, kā tajā augšanas procesā, tajā pārveides procesā, kā mēs varētu ienest pēc iespējas varbūt mazāk ciešanas pārējiem? Jā, es esmu nepareizais cilvēks. Kaut to prasīt. Man liekas, es izpildīju savu plānu tajā lauciņā. Bet svarīgi ir tas, ka mācies to kļūdām. Man nav atbildes, Geo, kā mēs to varam izdarīt. Arī, man liekas, tas pats pavadīt laiku pašam ar sev un sāc saprast, kas tu esi, ko tu gribi darīt un ieklausīties. Es nezinu, es zinu, ka tas varētu izklausīties kaut kā crazy vai kā, bet tas man ir strādājis.